Atkal rīt pastaigi. Vingrojam regulāri. Te bija tāda lieta. It kā mēs neaudzējot sev pārtiku. Audzējam mēs sev pārtiku un daudz. Un vienmēr esam audzējusi. Varbūt kāds 5 gadus no savas dzīves, nē. Kamēr uzzināju, kur mazdārziņu izīrēt. Noīrēt. Bet tā vienmēr ir audzēts un konservēts. Vienmēr esam ēduši savu. Lai gan savu visi jau neizaudzēs. Tomēr, kā teikt, ar graudkopību nenodarbojos, jo, kā zināms, tur ir vajadzīgi kombaini, platības, lai kombains atmaksātos un tā tālāk. Uz kaimiņu nav ko cerēt. Un arī, ir tas moments ekonomisks pamatojums, kas saucās. Jo, neatmaksājas cilvēkam vienam vai 2 priekš sevis audzēt speciāli graudus. Ja, vienīgi ir tādi dzīves pētītāji, tā teikt, kas grib izaudzēt kaut kādus specifiskus graudus vai savvaļas graudus, pēc tam ar sirpi nogriezt, izkult, samalt zirnaviņās. Ir interesanti diezgan, kāpēc ne? Interesanti. Bet visu dzīvē nevar paspēt, var jābūt, ka kādreiz arī to izdarīsim. Tad vēl eļļu, kā teikt, neaudzējam, lai gan zinu, ka Latvijā daudz audzē. Kaut ko spiež eļļu. Var jau gadīties, ka ne tikai no saviem audzētiem, kā teikt, eļļas augiem. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Kāpēc neiepirkt liņsēklas, saulespuķis, kaņepes? Forši. Ar visu kaut ko var nodarboties. Bet to mēs arī vēl nedarām. Eļļu arī pērkam. Par surogātiem atkal. Ka pērkam surogātus. Kas domāts ar surogātiem? Man te ir savs funktieris. Man liekas, jā, šogad skatos Maksimā atlaides. Ir bija lietas mieru tiem bebriem. Maksimā atlaides ādās čipsiem. Vienreiz nopērk vienas. Es tā nekādas čips ādājis neesmu, tā kā es nemaz nezinu, kā garšo tūru ar bekonu, kā garšo ar sīpoliem, kā tur vēl kaut kas ar dillēm bija. Sakarā ar atlaidēm domāju, tad vienreiz nogaršošu. Nogaršoju. Dabūju sarkans pleķis uz kājām. Uz sāna. Vārdu sakot, sapratu, ka tas nav priekš manis. Kaut kādiem izturīgākiem organismiem jābūt. Tas laikam būs tas surogāts. Nē, principā es negribēju antireklāmu taisīt, gan jau, ka vienkārši es esmu neizturīga. Tiklīdz, kā teikt, nogaršošana nomet maliņā, tā viss pārgāja. Nedēļas laikā pārgāja. Bez papildus, kā teikt, darbībām. Surogāti. Jā, var sakot, mēs sev saudzējam dārzeņus. Tā skaitā kartupeļus, sīpols, burkāns, ķiploks, ķirbus. Šogad vēl arī melons un arbūzus ēdām visu vasaru. Un to, ko mēs neizaudzējam, to mēs piepērkam klāt. Jo mūsu pamat nodarbošanās mums dod pietiekoši ienākums, lai varētu nopirkt dzīvnieku izcelsmes produktus. Pienu mums ēd tikai kaķi. Ko mēs no piena produktiem laikam skābo krejumu? To mēs tā, kā teikt, regulāri ir leduskapī. Un tad pēc vēlēšanās vai krejumu
skābo, vai arī paštaisīto majonēzi. Nu, ir tāda ēdiena, kam vairāk piestāv krējums, iet klāt, un ir kam majonēzi. Jo majonēzīt mēs sataisam krietni ar sinepēm, ar ķiploku pulveri, viņa garšīga ir. Kāpēc tāda izvēle uz dārseņiem? Nu, pirmkārt, tāpēc, ka man ir tāda izglītība agronoma. Tā kā es vairāk protu augus, ar augiem nodarboties. Protams, ar lopiem arī ir darīts. Bet es apzināti gāju uz vienu, gribu paplašināt vairāk. Ir jau sastādīts dārzs, tāds diezgan paliels, ar ogu krūmiem. Tiesa vēl raža nav bijusi. It kā šogad varēja būt, bet nosal viss. Bija tie -6 grādi pavasarī. Tā kā, ja gadījumā, kā teikt, raža būs lielāka, tad to var arī realizēt. Ot. Nezinu tikai, kad viņi būs. Kur te man kaķi? Nāk. Šorīt tāds bišķi pie sala. Nu, par suragātu līniju es tā vairāk neko nepateikšu. Nu, tas piens jau viss jau nav tā kā laukos slauks, bet laukos arī var dažādi izslaukt, varbūt netīrīgi slaucē. Kas attiecas uz to, Krāslavā tirgu bija piebraukusi sieviete, kas tirgo pienu, krējumu, biespienu. Tad paņēmu no viņas pienu, paņēmu biespienu, krējumu neņēmu, tāpēc, ka laikam tur nesanāca. Un, diemžēl, man jāsaka, ka vairāk negribējām ņemt, jo piegarša. Jā. Vai nu no piena traukiem, vai sazin kā, bet nebija patīkami. Dolēmām, ka tomēr turēsimies pie veikala produkcijas. Tā ar tiem surogātiem. Un olas arī, nu, tie, kas tirgo olas, mājas olas, viņa arī baro ar to visu kombikormu, ar, kā teikt, rūpnieciski audzētā tiem graudiem, kas gatavots. Tā ka nekāda atšķirība nav. Vienīgais, ko var izvēlēties, kas ir sprostos turēts vai... Es nesaprotu, ko nozīmē kūtī dētas olas. Nu, karoči, mēs pērkam tās, kas kūtī dētas. Tāpēc, ka viņas ir vislētākās dzeltenum, kā teikt, visām olām, arī veikalā pārdodamām, ir ļoti koši dzelteni. Es domāju, ka droši vien barībai kaut kas pievienots priekš tam. Jo mājas visām jau arī, ja viņas, kā teikt, nu, baro kaut ar dabisko pārtiku, ja, tur graudi, varbūt kāds kartupels. Viņām jau tāpatās pa ziemu paliek bālāks tas zeltenums. Kamēr veikalolām nepaliek bālāks. Bet, nu, mēs tā, kā teikt, tas olas, nu tā mājās ir, kaut kur pielieto, īpaši tā nesēžam uz olām. Ķirbju daudz mums ir, tāpēc šorīt izvārīju rīsus ar kabačiem un izsutināju gaļu ar kabačiem. Pieliku vēl čilīti, skābēto tomātus, sagriezu svaigo skābumiņam klāt. Tā kā audzējam jau gan savu pārtiku.
un daudz saudzējam. Būs man vēlāk pagraba apskats, bet pagaidām visticamāk pievienošu ražu bildes, kur aci pamielot. Jāpaņem arī kādu suliņu. Kādu es tur gribēju. Tā, paņemsim ķirbu suliņu. Un vēl bija doma par tomātu sulu. Jā, tomātu sulu vēl. Liekas, ka vairāk neko nevajadzēja mājā. Tad tas viss. Pagrabā ļoti silts ir vēl pagaidām, lai arī šorīt bija sauna. Tad es tā, mēģinu atstāt te kāds praugu vaļā. Tā bišķi veidinās. Laikam šitām durīm arī bišķi jāpatais. Ja burkāniem patīk vēsāks. Šitās atstāsim šitā. Nu jā, mēs te tā atļaujamies neslēgt, atļaujamies kaut ko atstāt vaļā, lai arī pagrabs ir diezgan patāli no mājas, 100 metri apmēram. Te neviens garām, nevajadzētu staigāt. Lai arī dzīvo čigāni, kaut kur apmēram kilometru attālumā, 800 metri, man liekas. Bet viņiem tas suns tomēr iedvež bijību, un tā mēs varam atļauties arī dzīvot brīvāk. Man te, piemēram, darbrīki joprojām atstāt ir pie krūmiem, kur vakar strādāju, domāju šodien pabeigt. Pie reizes gribēju pateikt par ķiklokiem, kas man te teica, ka agri stādīja. Kad agri stādīja, agri jau, viņš nebija tik agri, varbūt bija agri, es nezinu, silts bija stipuri. Ķikloki nav dīguši. Es secināju, ka viņi karstā laikā nedīgst, ka viņiem vajadzīgs vēsums. Tā ka viņi ir absolūti zem zemes. Cits gadus man bija jau sadīguši. Un arī nekāda problēma. Bet
tas iespējams ar interesantiem klimatiskiem apstākļiem mums ir noturīga sniega sega. Nekas, kā teikt, nesalst. Te man ogulāja. Atbraucu šurp pirms 4 gadiem ar puķīšiem. Šitie visi manējie. Izcelsme Latvija, dzīvojuši Īrijā, atgriezušies Latvijā. Titānija pārsvarā upens. Ir Jāņuks arī šeit. Ir kāda nabaga irkšķoga. Un ir Jostas arī te pa starp. Tāds mazliet sajaukts, lai nav vienveidīgs. Jo vienveidīgā stādījumā biežāk iemetās gan kaitēkļi, gan slimības. Lai gan, slimības es pat kaut kāds jau varbūt, ka ir. Upenēm man šķiet, ka es tāds nav manījis tā īpaši. Kas ir kaķi? Dzīvnieciņi sabaroti. Katrs ēd ko nu kurš, kas kuram garšo. Tagad laiks pašiem uzēst. Un tad iešu zāģēt. Robčik, kas tev turēja? Ko? Kauliņš? Kā arums ir, viņš teica. Nav laika atrauties. Šeit man aug daudz tibijāni. Tūp pie mājas, kad gatavo kādu gaļas ēdienu, var izskriet ārā un kādu zariņu nogriezt, iebakāt, kad sutin. Šorīt es sauso iebakāju tibijāni, tāpēc, kad tumšs vēl bija. Pa tumsu strādājām. Mēs ļoti agri ceļamies. Tas ieradums. Nezinu, kāpēc abiem vienāds. Alciņi pie stumjiem pie durīm. Vecums, karoči, kā vieglāk izdarīt.